Mēs uz kurienes veikalu pēc maizes. Pienu arī vajadzēja. Ceļu neredzu, es nezinu, Labi nedaudz. Un uz pirmo šitā. Būs bēdas. Es neko nepaspēju. Nu ko, Buciņ, šodien ir 14. februāris. Mēs ar tevīm dodamies piedzīvojumā. Galvenais, kad es Oskaru izdomāju nevis Valentīna dienā uzdāvināt viņam zeķis vai trusens ar sirsniņām. Nu, vai pieņemsim uzlikt bantītes sev apkārt un pateikt, nu kā, nu rekur, vai arī nagus savus jaunos. Es izdomāju uzdāvināt viņam emocijas. Pasties, vienkārši uz mežu man atved. Priecīgi Valentīni! Nu, viss brauc ap mājās. Tāda ziņķi patved. Un viss. Nu, kā tev liekas, tā patiks? Es domāju, ka jā. Tā, joh! Ko neskās? Omajo! Nu, gribi? Man ar tik ātri būs Jā, jābrauc. bļāviens brauks ātri, lai izjustu visas emocijas. Nu, viss 2 stundas būs jābraukā pa slīpumiem. Tik augstu pasties. Viņi ir šeit. Labs? Labi, vai? Nē, atstāj man te. Cik mums pat dīvaini sajūta. Viņš Tāds atsparīgs. Viņš ir atspērīgs, viņš mazais ir vairāk svērās kā vieglās. Un tad ne uz 45 grādus, es domāju, ka man būs riktīgi mīzīgi. Nu, būs labi tad, ja nav daudz brauks, būs atmiņā paliekoši noteikti garantēji. Tiešām nevar apgāzt. Šiten vispār ne. Šiten es viņu varētu pa visām šām malām nobraukāties tur turā. Nē, man ir riktīgi reāli mīzīgi. Tur ir kalns ar vietām slinās, tā kā vajadzētu gāzēt. Varbūt kādiem 3050. Nu, pat tagad man mīzīgi palika. Kaut kā kalna augšā man ir nav drūks. Man kaut kā otrādi, kad tu tur kraties, tu man tā. O, šī tāds te džīpiņš, viss tāds netīrs, rekur Oskaram instruktāža, ja? Un viņš pa šitiem sūdēm un asinīm mēģinās izbraukt. No izstās. Pie tās malas apstājamies, jo tā ir burtiski mala. Tā ir tā 45 grādi. Nē, šitā vēl nē. Kalna augšā prasās tāda mazliet saņemšanās, jo tā, kad sākam braukt, te jau liekas droši. Ej, tu dīrs! Šitais pat man... Es neko neredzu. Es neko nedaru. Patreiz tagad. Mūs Saslīdēja, ne? viņš uz kokā varēja iesist. Tā kā labais rāds pa to veselo malu un kreiso ležam pa ūdeni cauri. Tas jau trāpa gan jau, vai ne? Jā, ļoti labi, ļoti. Dīrs! Tādai maršā. Pa stūri viņš es cik, jā. Tas tiešām. Nu, viņš man iesit riktīgi, es to negaidu. Aizgriežās, viņa aizvāk baigi. Jā. Nu, negribas. Nu, es nevaru bez lamvārdiem. Viss kārtībā, pilnīgi normāli. Man tas emocijām. neskart, jā. Mēs esam nokļuvuši tādā situācijā, ka man ir jāpieņem ļoti smags lēmums. No šejienes es redzu, kad ir viena opcija uz turieni un viena opcija uz turieni braukt. Ejam, pastīsimies. Uztraucies? Bišķiņi. Nu tātad man ir rekur automobils, jā? Jā. Un man ir jāpieņem lēmums braukt mierīgu ceļu, jā? Pa Lēzenolejā. Nu kā dzīvē izvēlēs vieglāko ceļu vai dzīvē izvēlēs Ej, tu nos. grūtāko ceļu. Video nenodot. Reāli nenodot. Un iespējams, ka tu vari tur aizslīdēt kaut kur, es nezinu, uz kurien. Ko mēs daram?
Nu, tu izvēlies vieglākus ceļus dzīvē. Nu, mēs esam šeit, lai iegūtu sajūtas. Tuču nenodod telefons. Nu, katrā ziņā tur ir ļoti stāvs kalns, un tā mašīna ir ļoti augsta, un viņa vot šitā šūpojās, un ir diezgan mīzīgi, ja godīgi. Nu, man ir mīzīgi. Ir mīzīgi? Jā. Tu gribi, lai tavs vīrs brauc pa šo stāvo? Nu, davai. Davai. Ja būs kāda kritiska situācija? Centīšos palīdzēt ātri, teikšu, ko darīt. Bet svarīgi mums ielaist visais taisni un arī stūri baigi nekur nekustināt, lai viņš ir taisni cenšās iet tajā. Sākums būs lēnāks, tad mēs paspēsim noķert to sajūtu, kā viņi iegriezt. Nu ko? Mēģinām. Man ir riktīgi mīzīgi. Man ir mīzīgāk, es neko nekontrolēju. Bļā, viens nopietnām muštuču. Nē, viss labi. Šodien nobraucām jau. Bļā, viens. Stāv izskatās. Nē, bremzes. Nē, Man ir bail. Ej, tu nost, tie nav 45 grādi. Nu, grūti pateikt šeit, grūti pateikt. Transportieši nav par rokai. Bļā, viens, es reāli baidos. Ej, tu nost. Viņš ir labi. Un viņš ir pa kreisi nedaudz. Un viņš šitā vietas Ej, takš tu. Es taču tā teicu, man nav tik vēlīgi, ja es neesmu priekšā. Tu filmē? Jā. Bet es neskatījos. Bet ļoti precīzi mēs arī nobraucām. Tāpēc, ka profesionāļi. Jā. Man iesācēja profesionāļi. Nu, bļā, viens, ja es to izdarīju, es esmu priecīgs, ka es to izdarīju, jo augšā man likās, ka es to nedarīšu. Vai ne? Jūs brauc. Ui, viss kārtībā. Tie ir 90 grādi. 90. Es viņam nevaru skatīties uz leju, man slikti paliek. Tu jau viņu neredzi, es te bišķiņu vairāk redzu. Tik dīvaini. Būs stāva, jā, šeit būs stāva. Ej, tu tīti. Kas notiksies? Atlaidīšu bremzu un es vienkārši... Mēs paigi ātri nonesīsimies, nebūs paigi ātri. Šeit interesantāk to slīpumu izjust ir kaboliņam. Ja viņš vēl svērsies. Maigi negriežam, lai viņš stāv tā arī apmēram. Jā, ok. Nu, tad var uzmest acis aizmuguri pa vidu. Negribu. Neko negribu. Dīvaini. Es aiziešu pačurā. Droši. To arī uzreiz viens no stāvākiem, viens no garākiem. Mēs nobraucam, kad ir pamatīt gar. Viņš tur čurē. Pirms. Nu kā, tu taču brauksi pa stāvāko? Tāpat kā tur ar bremzīt, ja? Jā, tieši tā. Es neredzu to krauju. Es arī neredzu skatībā. Mēs zinām, ka viņi tur ir. Es jūtu, kā man pakaļ, aizmugurē riteņice. Oskar, man liekas, viņam slikti paliek. Es nevaru, bail. Man viņam neļauts turēt. Nē, turam vairāk mazāk tā kā viņš ir sagriezt. Bet pagriežam bišķi pat atpakaļ. Bet turpinam kustību viņam, tad būs vieglāk griezt. Ļaut viņam bišķi ātrāk. Nu, pa labi pagriežam. Pa labi. Jā, es jau biju tagad pilnajā bremzi nospiedis. Jā, bet viņš turpina slīdēt bišķi. Nu, tu esi gatavs pēc piena, bro? Jā. Rīmčiks tu aizvērsies. Otrais. Vai aliņš? Jā, pēc alvim. Šis sarežģītāk, tāpēc aliņš. Es par neko nesaprotu. Braucam pa labi nedaudz. Es nekad neredzu ceļu. Tāda putra vienkārši. Patika? Skumīgi, ka beidzās viss. Bet nē, bija rīktīgi forši. Ļoti forši, man ļoti patika. Tā patika Es uz ļoti. beigām jau jutos drošāk un Bet sākums bija tāds no mīzīgs. sirsniņa dažās vietās gribēju izlekt ārā. Es vajadzēja tā roku piespiest apakaļ. Bet rīktīgi labi, tiešām foršas emocijas. Paldies par dāvanu. Priecīgi Valentīna dienu. Nav par ko. Lūdzu, paldies!